Labvakar, godājumie klausītāji. Ir 18:30 minūtes. Latvijas radio studijā Kārlis Streips ar aktuālo tematu. Mūsu temats šodien ir tāds, ka šodien apdzīmē Starptautisko cilvēku ar invaliditāti dienu. Un mana viešņa ir labdarības akcijas Nāc līdzās Ziemassvētkos radošā direktore Sārma Freiberga. Labvakar. Labvakar. Kas te šodien ir tā noticis Starptautiskajā dienā? Es teiktu tā, ka tieši pašā šodienā mēs turpinam strādāt, jo mūsu akcija Nāc līdzās Ziemassvētkos sākās 1. decembrī. Tā tad aizvakar. Jā, mazliet tā kā prelūdija jau bija, un tas pirmais, ko mēs jau parādījām arī citiem un gribam, lai redz, kā mēs to daram, tātad akcijā tiek atklāta izstāde, ir atklāta Rīgas domas vestibilā, un tā ir izstāde no projekta Nāc līdzās būsim kopā. Tātad faktiski šajā izstādē sadarbojas māksliniece Elita Patmalniece ar Rīgas nedzirdīgo bērnu skolas bērniem un dienas aprūpas centru Cerību līgsta jauniešiem. Un tie ir mūsu festivāla cilvēki, es teiktu, bērni, ja, un ar īpašām vajadzībām, un tātad mēs esam kopā šajā projektā. Vieniem varbūt Elitai ir labas idejas, un bērni atkal var viņas labi realizēt, un faktiski Rīgas domas vestibilā ir ļoti jauka tāda neliela, bet ļoti, ļoti krāšņa un skaista tāda tērpu dizaina aksesuāra izstādīta. Jā, jo Elita, protams, ir vislabāk pazīstama kā tērpu mākslinieca. Vai viņa ir arī mākslinieca citā nozīmē? Nē, tur jau arī ir, tur ir tērpi un tērpu dizaina elementi, dažādas, tā kā es teiktu, diadēmas, kroņi pat, jā, tad visādi apmetņi, un visi, ko es gribu teikt, tad šie visi tērpi, viņi nav tikai uztaisīti vienkārši tā tērpi. Tie visi būs pēc tam izlietot Nāc līdzās Ziemassvētkos lielajā uzvedumā, un katrs no šiem aksesuāriem būs mugurā kādam vai nu bērnam jaunietim, Nāc līdzās laureātiem, tātad ar īpašām vajadzībām mūsu cilvēkiem, vai arī mūsu populārajiem māksliniekiem. Ļoti jauki. Nāc līdzās Ziemassvētkos ir akcija, kā saucas organizācija, kas tam ir pamatā? Nāc līdzās? Jā, daudz zina šo brendu, varbūt Nāc līdzās labāk. Akcija juridiski ir nodibinājums festivālu fonds. Festivāla fonds. Jā. Un tas ir domāts dažādiem festivāliem vai tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām? Dažādiem, es teiktu, jo aizsākumā es esmu taisījusi arī Starptautiskos bērnu deju festivālus, vesels 7, ik pēc 2 gadi tādi bija, tad brauc daudzu valstu dejotāju šurp, esmu taisījusi Starptautisko Eiropas kultūras nedēļu jauniešiem, tā kā dažādas, un vēl visādi citi festivāli, bet, Nāc līdzās ir tagad tas palicis tāds kā vislielākais un tāds pamats, varētu teikt. Jā. Un kas vēl notiks akcijā Nāc līdzās Ziemassvētkos? Tātad, kā jau es minēju, viena ir šī izstāde. Jā. Vai tā būs modes skate vai? Nē, šī izstāde, es teicu, visi šī izstādes eksponāti tiks uzlikti uz dzīviem cilvēkiem pēc tam virsū. Un 16. decembrī Rundāles pilī. Rundāles skaistajā pilī, tātad mums, es teicu, tas būs tāds, kā es teicu, šie cilvēki varbūt arī bērni ar īpašām vajadzībām savā ziņā, tomēr viņi ir, tā kā, es teiktu, tādā nozīmē kā pelnrušķīti, varbūt, kam arī gribas daudz ko, bet nevar visu to, ko varbūt citi var. Un tad es tā iedomājos arī, ka tik skaisti būtu, ka viņiem vienreiz tāda īsta balva Rundāles pilī. Un tad es griezos pie Lansmaņa kunga ar šo ideju pagājušā gadā Ziemassvētkos pirms gada, un Lansmaņa kungs ļoti laipni atbalstīja un teica, ka šiem cilvēkiem labprāt un pils durvis ir atvērts, un tā mēs 16. decembrī taisam lielu tādu uzvedumu, kas brīnumu rada Rundālē. Un kas ir aicināts ar šo pasākumu? Visi pēc kārtas? Nē, visi pēc kārtas, nekāda atkal nevar, jo Rundāles pils zāle nav tik liela. Rundāles pils zālē ir, es teiktu, tādi, kā jūs sakat, aicināt, varbūt 100 cilvēki varbūt, ja, bet katram no tiem dalībniekiem noteikti ir skolas direktors, ir skolotājs, ir vecāki, tad, protams, mums ir atbalstītāji, ja, kas, jo grozies kā gribi bez naudas, nekādi nevar uztaisīt šādu koncertu, un tāpēc mums ir arī atbalstītāji, tad viņi ir aicināti, un tad ir dažas oficiālas personas, un tā tas sanāk kopā, ieeja uz ielūgumiem tikai. Jā, savējo pasākumu savādi sakot. Jā, es teiktu tā kā jā. Tie, kas atbalsta un tie, kas jūt ļoti, ļoti līdzi, ja, tad tie ir vairāk tā kā savējie, kas varbūt nav savējie. Šoreiz mēs atļāvāmies arī uzaicināt visus ārvalstu diplomātus, un mums būs kādi 22 diplomāti arī tur.
Nu, tad noteikti palaidiet ziedojumu groziņu. Labi, jā, to mēs tā darīsim. Tā arī tā kā. Diplomāti mēdz būt pretīm nākoši. Kas piedalīsies koncertā un kas tur skanēs? Tātad koncertā, kā jau es minēju, piedalās vispirms un paši galvenie ir nāc līdzās laureāti. Tātad tie ir bērni un jaunieši no visas Latvijas. Kopā tātad šie laureāti kopā būs 130 gab, kā es saku, cilvēki. Tātad aizkulisēs būs vēl vairāk cilvēku nekā zālē. Es saskaitīju, ka apmēram zālē, varbūt tur bišķi zālē vairāk tomēr, ja? Bet principā, līdzīgi. Un mākslinieki kopā, Latvijas labākie dziedātāji un orķestris, baroka orķestris ar popu orķestri kopā, kur tāda ļoti interesanta sintēze mums būs tāda nebijusi faktiski. Mēs tāda gājām uz tādu diezgan lielu risku, kas tagad iznāks. Mēs cenšamies vienā orķestrī apvienot baroka mūziķus Māra Kupča vadībā un Aigara Grāvera vadībā popgrupu. Mums būs tāds miks, baroka pops. Jā. Tā varētu teikt, vai pop baroks, es nezinu, kā nosaukt. Nu, lūk, tad veseli 20 cilvēku orķestris. Uz skatuves būs 18 ļoti viens par otru labāki mākslinieki, sākot no operas mūsu zvaigznēm, kā es saku, Ilona Bagala, Kristīna Zadovska, Silīna Čarmants, Sergejs Jēgers, Nāra Vaice. Tad tālāk ejam Ieva Akurātere, Andris Ērglis, Ieva Sutūgava, es baidos kādu nenosaukt, un tad ir jaunās zvaigznes Evijas Loka un Nikolais Puzikovs un grupa Music. Es kādu varu, Mārts Kristiāns Kalniņš, es varbūt kādu no galvas tagad piemirsu. Jā, atvainojamies visiem, kuri netika pieminēti, kas tur taisās piedalīties, bet tas ir pilnīgs Latvijas mākslas zieds, savādi sakot. Jā. Un kāpēc mēs to ziedu ļoti gribam tiešām, tāpēc, ka lai ar to mēs sagādājam šiem laureātiem, kur ir tiešām nopelnījuši būt tagad laureāti, viņi ir tiešām labi, ļoti labi mākslinieckā līmenī, visi tie priekšnesumi, ka viņiem par šo darbu gada garumā tiek dot šī iespēja vienotā priekšnesumā, jo viņi gatavo vienotu priekšnesumu. Tur jau ir vēl viss tas trakums, ja vienkārši atnāk nodzied mākslinieks, nodzied mūsējies, tā pamīšas, tad jau nebūtu nekāda trakuma, kā es saku, bet ir orķestris, kas raksta pilnīgi jauni aranžējumi top tām dziesmām, Tad nāk kopā vienā dziesmā, nāk mākslinieks un bērns vai jaunietis. Jāsaskaņo tonalitātes, visas šitās lietas, kurš dziedās, kā teikt, lomas, jāsaskaņo. Tas ir tāds ļoti tāds, es teiktu, visu laiku tā kā trīci, kas iznāks. Kas bija jauniešiem jādara, lai kļūtu par laureātiem? Viņiem ir jāiziet ļoti daudz, jo faktiski tas nāc līdzās festivāls, es saku, ir tāds, es pat visu laiku domāju, kā viņu nosaukt, jo festivāls tas ir kaut kas tāds tā kā šaurākā izpratnē, bet tas ir tāds kā process gada garumā. Ja? Jo tagad viņiem tiek izsūtīti jau nolikumi, ka, piemēram, viņiem ir jāgatavojas nākamā gada vietējiem konkursam. Tad vispirms viņš jau skolā iziet to konkursu līdz marta mēnesim skolā, iestādēm, kurās kam jābūt skaidram, jo mēs no skolas ņemam, teiksim, vienu vai divas vienības, bet labākos tikai. To, ko skola jau pati vai centrs ir izvirzījis. Tas ir tātad pirmais tāds kā... Tas ir labākais dziedāšanā, instrumentu spēlēšanā. Kādā no mākslas žanriem jau uz skatuves mēs sakam, lūdzu sūtiet tikai tos, ko jūs paši izvēlaties, kuri tad ir tādi labi, jau. Tad skola atsūta šos. Viņi atsūta uz reģionālajiem festivāliem. Tie ir 4 reģionālajie festivāli, kā Novadi, Zemgale, Latgale, Kurzeme, Vidzeme. Rīga paliek bešā vai Rīga piedalās Vidzemē? Rīgā ir tā, ka Rīgā ir iespēja braukt vai nu uz Vidzemi, vai nu uz Zemgali. Es šoreiz tā kā teicu, lai nav viss centrā, pēc tam visi brauc uz centru, bet šoreiz, lai rīdzinieki izbrauc ārā. Sākumā, kad bija pirmo gadu, tad tā rīdzinieki tā daži paņurdēja, bet tagad jau viņi zina, ka tas tā ir un tā ir. Lūk, un tad viņiem ir šie reģionālie festivāli, kur sabrauc no reģioniem, un tad tur viņiem ir jāiztur tā kā atlases kārta, kuri tiks uz Rīgu. Apmēram pusi no katra reģiona tiek uz Rīgu. Tad tie, kas tiek uz Rīgu, tiem ir Rīgas lielkoncerts. Lielkoncertā sēž liela arī žūrija, jau gara, ar katru gadu garāka tā rinda paliek. Un žūrija atlas šos laureātus. Tātad tiešām pēc kurš ir labāk sagatavojies un rūpīgāk un centies, un ir ļoti grūti atlasīt laureātus. Mums ir katru gadu 12 laureāti, bet šogad mēs pārkāpām
svītrēja, palikām pie 13. Nu, tas bija vienkārši neiespējami. 13 ir vienādi labi. Nu, lūk, un tad šiem laureātiem par to, ka viņi ir izturējuši visu šo jau, to garo ķēdi, viņiem tiek dot šī iespēja Ziemassvētkos uzstāties nāc līdzās Ziemassvētkos lielajā koncertā. Kopā ar profesionāļiem. Kopā ar profesionāļiem un labākajiem profesionāļiem. Jā. Es varu iedomāties, ka teiksim, būt žūrijā veselam bērnam pateikt, sorry, šoreiz nesenāk ir viena lieta, bet bērnam, kuram ir īpašas vajadzības kaut kādā kontekstā, tas droši vien sirdi vienkārši plosa. Nu, kā lai pasaka, ir tā, ka tur, man liekas, ka ne atšķirību nav. Arī viņi, tas bija tāds, es atceros, ka pašā sākumā, kad es sāku taisīt šo te visu koncerts festivāls, tad man arī likās, kad jāļauj vienkārši tikai nākt un piedalīties, un katrs dara, ko viņš māk, un tādu, ja. Bet tad tā pamazām tas līmenis viņiem auga, un tad es domāju, kā tas būtu, ja mēs sāktu tā kā, pavērtēt, bet ne jau mēs bērni vērtējam, mēs vērtējam šo priekšnesumu, ja. Un lūk, un tad, kad mēs pirmo gadu tā vienkārši arī, mēs nedalām 1., 2., 7. vietu, Dievs pasarg, nē, mēs vienkārši sakam visi vienādi laureāti, ja? Tātad viņi ir tāds pulciņš, kas ir labi ļoti sagatavot priekšnesumi. Nu, lūk, un tad, kad sākās šī vērtēšana, parādījās ļoti interesanti, jo katrs cilvēks, arī cilvēks tāds, kas varbūt, kuram nav tik daudz garīgā dots, teiksim, garīgais līmenis nav tik augsts, vai joprojām, ja cilvēks ar kustību traucējumiem, viņš jau ļoti labi saprot, viņš attiecīgi priekšnesumu izpilda, un mēs jau nevērtējam, ka viņš tur cels kājas, nezinu, cik augstu vai vēl ko darīs, ja viņam ir attiecīgs priekšnesums, piemērots viņa spējām. Un no tā mēs arī vērtējam to priekšnesumu. Katram, ja kāds, teiksim, tik labi nedzird, viņš dzied vai rāda surdo numuru, tehnikā tādā, un mēs arī vērtējam to tā. Tur tā specifika ir ļoti tāda atšķirīga, bet tā pašā laikā tie bērni tomēr grib, jo tas ir tā kā mājās, ja tu izdari labu darbu, tad viņš gribas saņemt, vai cik labi, ka tu tur iznesmi izkasti pateikt. Ja, tas arī ir novērtējums. Pilnīgi noteikti. Vai visi laureāti ir dziedātāji? Nē. Mums ir pilnīgi visi žanri, kas ir uz skatuves. Dziedātāji, dejotāji, kustību teātris, spēlē instrumentus, ir teātris bijis, ir daļlasītāji bijuši, es teiktu, skatuves māksla visa. No līdz. Jā, pilnīgi no līdz. Mums ir cirks bijis, bet viss kaut kas. Cirks. Un vai tas nozīmē, ka Sonorai Vaicai iespējams būs jādaļlasa, nevis jādzied? Nē, šajā koncertā gan mums ir tā, tieši šajā koncertā mums ir kustība teātri, pārstāvēti 2 kustību teātri, un pārējie ir dziedātāji. Bija viens puika, kas kļuva laureāts kā daļlasītājs, bet tā kā jau teicu, ka varbūt mums būtu grūti atrast, ar ko tad daļu lasīt kopā, un es tā uzjautāju, vai tas puisis arī nedzied. Jā. Un skolotāji teica, jā, viņš ļoti labi dzied. Tad mēs kaut kā palikām pie dziesmas arī. Daļa dziedās. Daļa dziedās, jā. Nevis. Vai bērni ar īpašām vajadzībām ir nervozāki, tad, kad ir jākāpj uz skatuves, nekā citi? Nē. Viņi ir priecīgi droši vien par iespēju. Jā, viņi nav nervozāki, nē. Tādā ziņā, ka, ja domā, man liekas, ka reizēm mēs savus bērnus, vai es esmu arī tāpat varbūt darījusi un savā ziņā šai ziņā pārkāpus arī kādas varbūt, tādas nervozitātes robežas, jo es esmu strādājis ļoti ilgi kā deju pedagogs un horeogrāfs, un tad man ir tā iespēja ļoti salīdzināt, un es domāju, ka tie pārējie citi bērni ir pat vairāk tādi nervozē parasti, un kāpēc? Varbūt tāpēc, ka tieši pedagogi ir tie, kas, savā ziņā uzvelk viņus, es skatos, un saka, jā, ka tikai viss kārtībā, tu skaties pa labi, tu cel kāju augšā, tu tur smaidi, tu tur šito visu, un tas bērns uzvelks jau no tā pedagoga arī, tā. Bet šeit ir visi tie pedagogi nedara tik daudz tādas lietas, man liekas, es nevaru teikt noteikti, ka nav nervāsāk. Noteikti, nē. Tas ir burvīgi. Kādas, man ļoti nepatīk tas vārds invaliditāte. Kādas īpašas vajadzības ir mūsu 12, 13 laureātiem? Nedzirdīgi, neredzīgi? Jā, mums ir, teiksim tā, es vienmēr saku, ka mūsu festivālā piedalās bērni ar, ja mēs sakam vispār,
īstenībā jau nedrīkst baidīties saukt vārdu diagnozi. Ja? Tās ir dažādas slimības, vai šī ir nedzirdība, vai vājdzirdība, kā mēs saucam. Tātad nedzirdīgi, neredzīgi ir meitenes, kam ir problēmas, dažādas kaulu slimības, ja? Kuru dēļ viņas, teiksim, nevar pārvietoties. Viņas ir ratiņu meitenes. Tātad cilvēki, kas neattīstās fiziski, var būt tik labi kā citi cilvēki. Tā kā ir cilvēki ar mentālām problēmām, jeb, kā mēs sakām, ar garīgu atpalicību, ja tādi. Tā kā ir ļoti dažādas. Ir tā, kā es saku, arī ārsts saka, ir tā, nav tā kā ir tikai viena šī, teiksim, diagnoze. Ļoti bieži, piemēram, bērnu, saucamās tautā saka bērnu trieka, ja, ka bijis, tev jau rodas gan kustība traucējumi, līdz ar to arī daudz ir garīgā atpalicība, un viņi iet tā kā roku rokā daudz. Vienam cilvēkam būtu vairākas var šīs, ja mēs sakam, diagnozes tādas. Tāpēc mums nav tā, ka ir tikai es zinu, bija viens tāds festivāls, kurš taisīja garīgās atpalicības, tātad tikai cilvēkiem ar garīgu atpalicību. Tad man ir ar spožiem prātiem cilvēki, bet viņi ir ratiņos. Jā. Un ir otrādi fiziski attīstīti, tādi, ka liekas, ka viņiem spēku nav kur likt, bet, ja, teiksim, pārbaudītu tā kā kaut kādas matemātikas vai fizikas uzdevumus viņiem būtu jārisina, tos viņi nevarētu noteikti izdarīt. Jā. Tā kā ir dažādi. Jo cilvēkam ar garīgo atpalicību, tā teikt, var būt specifiskas jomas, kurās viņš ir ļoti labs, vai ne? Jā. Kopumā ņemot, es teiktu tā, ka šiem cilvēkiem, viņiem ir ļoti, ļoti, es teiktu, atvērtas sirdis, tā es saku. Un es esmu konstatējis vienmēr, kad es tiekos, viņi ir tik patiesi atvērti, ka tu no tās atvērtības arī pats tā kā nevari vairs būt cieti. Un tu dabū tādu prieku kaut kādu tādu, piemēram, tagad bija 18. novembris, ja? Te visādi šķēpu slavas, kāds ir bijis prezidenta koncerts, labs vai slikts. Viedokļi dalās, ja mūsu sabiedrībā. Jā, es domāju, kvalitatīvi tas koncerts bija ļoti labs, un es domāju, ka nevajag tik ļoti strīdēties tagad tieši kritizēt vai ko šo koncertu, bet domāt ar skatu nākotnē, ja. Lūk, tad mūsu festivāla laureāti arī bija uzaicināti uz šo koncertu, un tādā sakarā arī man bija gods būt tanī koncertā. Un, ja man pirms tam tanī dienā bija tāda, es arī strādāju uz Ziemassvētkiem, man nebija tāda svētku sajūta, ja? Bet tad es satiku šos savus cilvēkus tur, ja? Un kad es redzēju, cik viņi ir priecīgi par to, ka viņi ir tagad atnākuši, kā viņi bija saposušies, ja? Burtiski tas prieks nāca ārā, tā kā liekas, un tev gāžas virsū, tā kā, un tu viņu iesūc sevī, ja? Un tad, kad es nācu un vēl koncertu mūzika, ja, ar visu to, kas tur bija, kopā es nācu ārā no koncerta un gāju mājās, domāju, jā, man ir īsti svētki. Jā. Fantastiski, kas notika ar cilvēku, es konkrēti par sevi domāju. Ja es gāju, tā, un iznācu ārā, man bija 180, mans, viss tas pacēlums bija tas fantastisks. Tas, ko šie bērni un jaunieši var dot, tā ir tā, ka viņi spēja dot mums, kas bieži viens skrienam, viens ar otru tur lāmājamies, nesatiekam, strīdamies par nebūtiskām lietām. Reizēm, par nebūtiskām, kā saka, matus skaldam. Un mūsu dzīve nav salīdzināma ar kādu, piemēram, iedomājieties, klausītāji, ja jūs neredzētu, ko tas nozīmētu, vai nedzirdētu, ko tas nozīmētu. Tas vispār ir, un tad tu domā par tām vērtībām, kuras tiešām ir vērtības. Par kurām ir vērts vispār domāt un kā viņas uzlabot vai palīdzēt, tad tas ir pilnīgi cits. Nedzirdīgs cilvēks arī var iet uz koncertu, ja viņš jūt vibrācijas sevi. Jā. Mēs kādreiz ar saviem dejotājiem arī interesanti bija, ka mēs sniedzām koncertu. Mūsu sabiedrība ļoti daudz nezina, ja, kad īstenībā, tā kā neaplaudē, parasti, ka viņi rāda ar tām rokām, ja, lai redzētu, ja, un tas arī bija interesants fakts, bet, droši vien, ka viņi arī tās plaukst vibrācijas, ka varbūt kaut ko jūt, ja, tā, bet ir interesanti, ļoti interesanti ir komunicēt ar cilvēkiem, ka tu esi pilnīgi citā vidē, un tev ir tā kā jāspēj saprast, ja. Tas ir grūti arī mums uzreiz tā, ka tu tā tevi iemet un tagad, kuru tu... Un tad vēl ir tāda lieta, jā, par cik Ziemassvētku, kad man vienmēr saka, ko tu, Sarma, ņemies ar tām dāvanām? Un tad te ir tā. Es saku, es taču nevaru uzdāvināt disku cilvēkam, kurš nedzird, ja, teiksim, vai otrādi cilvēkam, kurš neredz skaistu pasakrāmatu, tā kā,
Un tā mums iznāk katram pēc tām vajadzībām arī tas ir jādomā. Jā. Es pieļauju, ka cilvēks, kurš reti saskarās ar šādiem bērniem, būtībā staigā pa stiklu viņu klātbūtnē. Nezina, ko teikt, nezina, vai pieskarties, nezina, vai palīdzēt. Es esmu dzirdējis no sustento cilvēkiem un Aperona, ka cilvēkam vajag palīdzēt tikai tad, ja viņš pats to lūdz. Piemēram, stumt ratiņkrēslu vai kaut ko tam līdzīgu. Jā, es teikšu tā, kad bieži vien sabiedrība domā, ka šie cilvēki, jā, ar īpašām vajadzībām, ka viņi ir tik vāji, tik nevarīgi, ja, tādā ziņā, ja. Protams, ka viņi nav tādi kā mēs, ja, kam ir 2 kājas, 2 rokas un tā, bet es domāju, ka viņiem varbūt reizēm, ka tas var būt arī pazemojoši pat. Jā, jo viņš ir cilvēks tāpat. Ka viņu uzskata par gandrīz, par nespēju neko, jā. Pilnīgi. Viņš arī var daudz, tāpēc viņam tagad vēl ir tādi ratiņi, kas ir, tiešām, jau ar visādiem, tur es pat nesaprotu tās uzriktas. Es zinu, ka man viens tur rādīja arī, tāda vesela mašīna tā ir, ja. bet jā, tas ir jājūt, un atkal ir varbūt tieši reizes, kad atkal mēs nejūtam, kad vajag palīdzēt. Bet sabiedrība nevar zināt, kad tas ir vajadzīgs un kad nē, jo tas jau ir, kad šo cilvēku mums nav līdzās uz ielas. Kā mēs varam zināt, ja, vai viņam iet klāt, vai viņam pajautāt, ja viņu jau nav pie mums? Jā. Es neatceros, ka es vispār kādreiz uz ielas būtu redzējis kādu ratiņkrēslā vai kādu, kas ir pieķīti vai ar suni staigā. Šausmīgi reti. Mēs viņus tiešām kaut kur izolējam. Es teicu, viņi dzīvo tādās kā savās, es tā rupi saku, kastēs. Jā, savās 4 sienās. Vietās. Un tagad, piemēram, bija ļoti interesanti. Tas ir tā kā nost, bet arī ar šo tēmu. Piemēram, tikko es runāju ar autortiesību aģentūru. Daudz ar viņu strīdās, un man bija arī tāda diskusija, un šajā reizē tieši varbūt ir tāds jautājums, ko, ja dzird autori, ka var atbildēt jums vai kā. Es teicu, vai mēs nevarētu, piemēram, dabūt, kad šie bērni piedalās tajā Rundāles koncertā bezmaksas to licenci. Nē, nevar. Oi. Nevar. Jo bezmaksas vispār tur it kā 2 gadu nesot, bet tad vēl bezmaksas varot dabūt tā kā baznīca. Viena kolēģi no viņām saka, jā, ka varot baznīca, bet ja ir atkal tai kastē, ja ir koncerts, tad tu vari dabūt bezmaksas. Ja uz to kastē aizies, tas pats tur pedagogs vai direktors vai kas un klausīsies, tad jā, tai skolā, bet ja tu no tās kastītes viņi izvelc ārā citā vidē, skaistākā, tad nē, tad uzreiz ir jāmaksā. Otrs, es saku, bet ja es jums dabūšu no tiem autoriem, tie autori saka, man nevajag tos dažus, es nezinu, santīmus latus, par šo koncertu. Nē, to viņi nemaz nevar tā, jo autori nemaz tā nevar atteikties. Izrādās. Es saku, tad jau jūs tos autors iespieduši pie sienas. Palielam, jā. Tieši tā. Bet no tā izriet, ka uz skatuves notiks kaut kas, kas ir aizsargāts ar autortiesībām? Skatuves notiek tās dziesmas, ko dzied, tās ir autoru dziesmas, protams, jā. Bet jautājums, vai es reizēm vairākus gadus es domāju, vai tiešām, tad pieņemsim tas autors, vienalga, vai tas būtu Uldis Marhiļevičs, mēs dziedāsim viņa dziesmu iedomājies, visi kopā beigās, ja? Es domāju, vai Uldim Marhiļevičam būtu, kaut kas iebilstams, ja viņš, piemēram, teiktu autortiesību aģentūrai par šo koncertu lūdzu man 1 latu neieskaitīt. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Uldis Marhiļevičs ar vislielāko prieku tā teikt. Bet autortiesību aģentūra nekādā gadījumā nepieļaus. Bet kāpēc es viņiem saku? Tāpēc, ka tas ir liels administratīvs darbs. Jā. Ar to arī ir lieta beigusies. Fantastika. Vai jūs varat nosaukt dažus spožākos laureātus, lai mēs sākam pazīt viņu uz vārdus? Es nedrīkstu īstenībā saukt spožas laureāts, jo tad tas, kur es nenosaukšu, noteikti domās, kā tad vai tad es neesmu. Es varētu nosaukt tos, kurus cilvēki jau zina un kuri atkal atkārtoti varbūt būs jau redzami, ja? No tiem, piemēram, ir Diana Panuskova, ja? Viņa jau ir dziedājusi ļoti daudz, un es teiktu, viņu jau cilvēki zina, viņa dziedāja 2007. gadā ar Gunāru Kalniņu balto dziesmu, un tā ļoti palika atmiņā. Un Raimonds Pauls arī viņu kā mazu zvaigzni novērtējis, atceros, un Diana atkal būs uz skatuves. Šoreiz viņa dziedās kopā ar Martu Kristiānu Kalniņu. Viņa neredzīga vai? Nē, viņa ir ratiņa meitene. Ratiņa meitene. Jā, viņa ir ratiņa meitene ar ļoti spožu prātu un ļoti daudziem talantiem, teiksim. Mēs arī tagad gribam veidot tādu nelielu filmiņu par Diānu, jo viņa ir arī Diāna, tāpat kā Anglijas princese Diāna, ja tā. Tad mums būs vēl tāds Roberts Reingolds, viņš arī vienmēr ir dziedājis Brašs Jauneklis, viņš dziedāja ar mūsu
Nelaiķi Jānu Grodumu, tanī 2007. kopā viņš dziedāja Akeglīt, varbūt to atceras. Grodums dziedāja Akeglīt? Jā. Akeglīt, Ļoti skaisti bija tas. Nu, lūk, tad mums noteikti būs ratiņdejotāja grupa no centra, mēs esam līdzās. Jā, viņi šogad atkal muzicēs kopā arī ar Martu. Tad ir Kristiāna no Aizpuces ar Andrērglu, ar savu novadnieku, ja dziedās kopā. Viņi gatavo tur to numuru, jau tiekās Liepājas pusē, un tad, kā teikt, jau brauks ar gatavu numuru. Tad būs noteikti Daugavpils logopēdiskās skolas bērni, kas ir arī katru gadu, un tā ir tāda fantastiska skola, kur vienmēr ļoti sagatavota. Viņi mums ļoti skaisti dejos. Nu, kā jau menots pieklājas, vai ne tādās. Nu, visu jau nevar atklāt. 26. decembrī Latvijas pirmajā televīzijā būs šis koncerts 2. Ziemassvētkos vakarā. Ļoti jauki. Un tur visa Latvija varēs redzēt. Jā, tā kā Rundālē, kā teikt, tikai savējie. Ja, tad Latvijas televīzija varēs redzēt varēs Latvijas televīzijā, bet dzirdēt varēs jau vienu dienu iepriekš Latvijas radio. 25. datumā. Jā. Skaidrs. Cikos, vai jūs zināt galvas? Jā, es zinu, Latvijas radio ir 3:05 dienā, 25. Un 26. ir 7. vakarā. Ļoti labā laikā, 2. Ziemassvētku, visi sēž jau mājās. Un gramo. Piparkūkas vēl noteikti ir palikušas. Jā. Kā mūsu klausītāji var palīdzēt projektam Nāc līdzās Ziemassvētkos? Kas jums ir vajadzīgs? Mūsu klausītāji var, es teikšu tā, vispirms mana visa tā pamatdoma, ar ko šis projekts kā tāds vispār nāc līdzās un atšķiras no citiem, ka mēs neprasam tā vienkārši dod latu. Nu, principā, ja mēs sakam, ka mēs ņemam naudu, tad mēs ņemam tā kā ziedojumu, bet par darbu. Jā. Nu, lūk, un festivāla fonda mājaslapā tagad būs jau vairāk, bet ir jau viena daļa ievietot, ir labdarības veikaliņš. Un labdarības veikaliņā ir bērnu gleznoti, zīmēti, dažādās citās tehnikās darināti darbi. Tie ir darbi, kas ir nopērkami, tātad, ja piegādājami pret ziedojumu, ja, tie ir tādi tiešām, manta. Cilvēks iegādāsies, mēs viņam aizgādāsim, vai viņš atnāks pakaļ tai mantai. Un otrs, kas ir, ko var izdarīt jebkurš Latvijas iedzīvotājs, kam vien mājā vai kaut kur ir pieejams dators, no šīs pašas mājaslapas var nosūtīt e-kartiņu. Aha. Kāda ir mājaslapas adrese? www.3tv, ja? Un tad vienā vārdā bez nevienas garumzīmes festivālu fonds. www.festivalufonds.lv. Jā. Skaidrs. Tā. Klausītājs, skrieniet visi pie datoru un palīdzēsim visi šai konkrētai lietai. Jo tad tā naudiņa, ja, ko cilvēki nopērkot vai sūtot e-kartiņas, viņi aiziet gan tieši autoriem, un arī tātad atkal nākotnes projektam nāc līdzās, mums nākamgad ir ļoti vajadzīga radošā nometne. Jā, ļoti mīļi. Vai jūs ratiņnieks, starp citu, skatās to seriālu no Amerikas, kā radīts skatuvē, jo tur ir puisis ratiņkrēslos? Nezinu, gan tas jau jāprasa viņiem ir. Jā, var ieteikt, ja viņi to jau nedara. Jā, iesakat, kā sauc to seriālu, pasakat. Radīts skatuvē, viņš angļu valodā saucās Glee. Tas ir pa vidusskolas dziedāšanas grupu, un tur ir arī ratiņnieks, kas piedalās. Lūk kā. Tātad www.festivalufonds.lv. Sarma Freiberga, šī pasākuma radošā direktora. Paldies jums par sarunu. Paldies, Kārli. Laimīgs Ziemassvētkus. Jums tāpat, un atcerieties Latvijas radio 25. datumā 3 un Latvijas televīzijā 26. datumā 7:00 vakarā būs koncerts, par kuru mēs esam runājuši. Ir vērts noskatīties. Pilnīgi noteikti. Paldies, dāmas un kungi, klausieties šo nedēļu, lai jums jaukas brīvdienas. Līdz pirmdienai, visu labu!